Labrīt visiem! Šodien esam nonākuši Kirī ieejā. No rīta bija lietus. Taisamies doties tādu melno taku, redzēs, kā sanāks. Un ir doma iebrist iekšā arī mākoņos, kas vajadzētu arī notikties. Jā, skatīsimies, kā būs. Plānotais augstums ir paredzēts 1400 metri aptuveni. Esam nogājuši no Kirī lielā ceļa un uzgriezušies uz melnās takas, kura finišs paredzēts pēc 2 stundām Doļina Čehalovskas ielejā. Un pie reizes arī testējam ranci jaunos apavus. Jā. Kas nu tā sanāks, to jau redzēsim. Marta, Sanita, Vineta. Mazie bērni paliek apartamentos. Esam uznākuši no tās puses. Tāds kā galdiņš, kur var atpūsties. Klaitu gans atpūšās. Jā. Un re, kur kalna pakājē aitiņas. Šašliks, kā es saku. Reportāža no melnā ceļa. Jā. Satikām ganu. Man par 6 suņiem. Aitu ganām. Un tur ir ieleja, kaut kur tur laikam iesim. Skatu visapkārt burvīgi. Neapmierināts. Jā. Očītā šeit izskatās. No suņi, ko tu tur ej? Neviens tevi neēsti. Jā, aitiņas pa kalnu pārvietojās augstāk. Jā, burvīgi. Turpinam savu gājienu. Jā, laikam rējā parādās mums dzeltenā taka, pa kuru mēs drīzākais neiesim. Atrodoties šeit, izskatās, ka tu esi vienā līmenī ar mākonīšiem. Mēs turpinam iet uz priekšu. Esam uzkāpuši drusku atkal kalnā augšā. Un pavarās kārtējais burvīgais skats. Mākonīšu virs pašas galvas. Šitās laikam aitu ganām mājiņas. Jā, un turpināsim iet tur uz priekšu. Esam pacēlušies atkal kārtējā kāpumā. Un visapkārt mākoņi migla nezinu. Bet ir vēsāks. Un turpināsim iet tur vot augšā. Fantastiski. Esam nonākuši meža zemeņu paradīzē. Visiem, kam nav slinkums, tie visi zemenes lasa. Un vitamīni, jā, augšu vairs nevar redzēt un leju vēl jau vairāk. Un viss apkārt viss ir balts. Balts pulku mākons. Iespējams, ka esam nonākuši augstākajā punktā. Principā 10-15 metru attālumā jau starp cilvēkiem ir migliņa. Jā, tur augšu vairs vispār nevar redzēt. Un iesim pa taku tur uz priekšu.
Kāpiens lejup nav nemaz tik viegls, jo laikam kaut kad ir bijusi meža tehnika. Kā saka, drusku ceļš ir izjāts. Bet arī pēc lietus ir slīdens. Baigi uzmanīgi jāiet ir. Jā, pa šitādu celiņu lejām. Turpinam iet uz leju. Uz Doļina Čoholovska izeju. Turpinam kāpt uz leju. Un, jā, strauji kāpiens, principā. Un smuki skati, kā mākoņi. Migla vai mākoņi ceļās no ielējām augšā. Pretim cilvēki nāk ar maziem bērniem. Jā, smuki šeit visapkārt. Pretējo kalnu pusi pat īsti redzēt nevar. Jā, visapkārt kolosāls skats. Esam vienā līmenī ar mākonīšiem. Skaties apkārt un tik priecājies. Un apakšā tur ir redzams ceļš, pa kuru griezīsimies pa labi un iesim uz izeju. Smuki visapkārt, ka tu esi vienā līmenī ar mākonīšiem. Un tur kalns, no kura principā mēs esam nokāpuši lejā. O, šitas te. Visi gardi paēduši jaukā vietā. Turpināsim ceļu lejā pa kalnu. Jā. Tā esam nokāpuši lejā un turpinām ceļu uz Siva Poļana pusi. Samērā viegli tā, ka pagaidām rādās, ka noietu tikai 7 kilometri. Es domāju, ka beigās būs kilometri 12 varbūt, bet tagad viss būs pa līdzenumu. Kādam patīk pazīmēties. Ejot pa īsāko ceļu no Siva Poļanas, esam nonākuši pie vienas no izejām, kur arī superainavisks skats ir. Upīte. Strautiņš, upīte, jā. Un šitā taka mums šodien bija kaut kur tā kā pusceļā. Šito mēs viņu tur redzējām. Un mēs turpinam iet uz apartamentu pusi.